Covid laiks. Jā. Man Spānijas komanda, viņi visi bija mājās. Jā. Un, tā ir tā, es atvainojos pārtraukšu, tā ir tā katarses sesija, jā, kā viņi nosauc. Tā katarses sesija, ko mēs uztaisījām. Es neatceros tās nianses, bet tā doma bija tāda, ka kolēģi bija mājās. Tajā laikā, ja nemaldos, mums filiālē bija, man liekas, 4 kolēģi. Maz ļoti filiāli pašā startā. Un Covid laikā viņi tika ieslodzīti mājās. Ja, Spāņā tur bija ļoti strikti noteikumi. Viņi varēja, ka stundu dienā iziet ārā tikai. Ja, un Spāņiem, kas ir pieraduši, ejot uz darbu, ja, tur nobučot miesnieku, ja, un krosantu cepēju, ja, parunāties, ja, un stundu iet uz darbu, ja, un visiem izrunāties. Ja, viņiem tas bija ļoti liels pārdzīvojums. Līdz ar to viņi bija mājās, un es sapratu, ka tās attiecības arī viņu starpā pasliktinājās ļoti. Jā, un tur ir nāca augšā kaut kādas lietas, kas bija no biroja laikiem, kad viņi bija kopā. Ja, viens otru traucēja komunikācijas problēmas un tā tālāk. Tad mēs uztaisījām toreiz ļoti atklātu sesiju, un man ļoti patīk tas, mums ir kompānijā, ko mēs arī izmantojam, teiksim, kādiem treiningiem, ir training labi, ja viņiem ir tā mantra par brutālo godīgumu. Jā. Un tā sesija bija tieši par to, par brutālo godīgumu, kad katrs tā kā varēja pateikt to, kad kas tad, teiksim, nezinu, man tevī, nezinu kā, bet nevis kā cilvēkā var būt tās vai nezinu, tev tur, šķības deguns, un tas, protams, neskaitās. Bet tieši profesionāli un tajā darba vidē, ja, kas tev nepatīk, nezinu, vai tu, kad es runāju pa telefonu, tu nāc pie mana galda, ja, un tu man sāc kaut ko stāstīt. Ja. Tās lietas, kas nāk ārā un ko tu esi pieredzējis tajā darba vidē, esot birojā, tajā šūniņā, kas tev ļoti besīja, un tā kā bez bremzēm, ja, un tur, protams, tur bija arī puņķi un asaras, ja cilvēki izlādējās, izrunājās, bet tajā pašā laikā pēc tam nākamais bija, tev uzreiz arī jāpasaka to cilvēku, kas man patīk un kas nezinu, ko es mācos no tevis tajā ikdienā, un ko es gribu tā kā sev nezinu, arī attīstīt un uzlabot, un ko tu man esi tā kā devis arī profesionāli. Ja.